Uzturu bagātinātāja zinātne vai reklāma? Zinātne vai muļķības? Ir tas podcasts zinātne vai muļķības. 80% ir muļķības un mārketinga triks. Jo 80% no uzturu bagātinātājiem tiešām tā vienkārši neko nedos. Un tā kā uzturu bagātinātāja nozara it kā no vienas puses ir regulēta, bet no otras puses tu jau vari tirgot nestrādājošu produktu, magņu oksīdu. Magņu oksīds neuzsūtās, 4% uzsūtās, bet neviens tirgot tev viņi nevar aizliegt, jo neko ļaunu arī nedara. Tas kā ūdens. Tie var tirgot ūdeni par 20 eiro. Vai cilvēks pērk, viņam jāizdomā pašam. Vai ne? Un tā ir baigā problēma uzturu bagātinātāju tirgu. Tas tiešām bija viens no iemesliem, kāpēc šis uzņēmums tika izveidots, jo es arī pats nekad nevarēju nopirkt visus produktus, ko es gribēju vienā vietā. Jā, varbūt pa vienu ražotāju bija labs magnīs, pie citu tur bija kreatīns, pie kāda bija proteīns, bet es redzēju, ka pilnīgi katram ražotājam lielākā daļa produktu ir vienkārši tāds, piečkarējums neliels, ka viņi vienkārši neko nedod, un vienā vietā nevar dabūt visu foršu, un tāpēc mēs izdomājām, vai mēs uztaisīsim uzņēmumu, kur būs tikai strādājuši produkti, viss būs vienā vietā, viss būs no viena branda.